Tagad ik pēc pāris nedēļām parādās vēl viens virsraksts, kas izklausās pēc beigu sākuma. Krievijas ekonomika lūst, Krima ir izolēta. Kremļa karavīri mirst desmitiem tūkstošu. Lielākā daļa Krievu tagad vēlas, lai šis karš beigtos un Krievija sāktu mieru sarunas. Un katru reizi ir viens un tas pats pamatjautājums. Cik ilgi karš Ukrainā vēl var turpināties? Tomēr var apgalvot, ka tas ir nepareizs jautājums, vai vismaz tas ir vērsts nepareizā virzienā. Jo godīgi atbild uz jautājumu, cik ilgi Putins var uzturēt šo karu, patiesībā nav saistīta ar tankiem vai droniem, vai ar to, cik daudz kilometru teritorijas katru mēnesi nonāk citas puses kontrolē ap kādu konkrētu ciematu vai pilsētu. Tas ir par kaut ko daudz mazāk redzamu un daudz grūtāk labojamu. Kaut kur pēdējo 4 gadu laikā karš Ukrainā pārstāja būt tikai karš, ko Krievija karo, un kļuva par to, kas baro visu Krievijas iekšējo sistēmu. Un tas pilnībā maina visu jautājumu. Jo, ja tas ir taisnība, tad biedējošākais scenārijs Vladimiram Putinam nav zaudēt karu, bet gan to uzvarēt. Sāksim ar to daļu, kas izklausās visvairāk pretrunīgi, jo tieši tai ir visvairāk pierādījumu. Pēdējos pāris gadus mēs visi esam pieraduši pie domas, ka sankcijas un zaudējumi kaujas laukā pamazām žņauds Krievijas ekonomiku, un galu galā šis spiediens piespiedīs Maskavu sēsties pie sarunu galda. Protams, uz Krievijas ekonomiku patiešām tiek izdarīts spiediens, un tas rada jūtamu efektu. Taču ir viegli redzēt, ka pēc spēcīgas atgūšanās 2023. un 2024. gadā IKP pieaugums 2025. gadā palēninājās līdz aptuveni 1%. Un 2026. gada pirmajos mēnešos Krievijas ekonomiskās attīstības ministrija ziņoja, ka ekonomika saruka par 0,3%. Lai gan šis skaitlis var šķist neliels, tas ir daudz zemāks par tempu, kas nepieciešams, lai uzturētu kara laika izdevumus, nepalielinot fiskālo spiedienu. Taču karš Krievijai izmaksāja ne tikai naudu. Valstī bija jāatjauno visa ekonomiskā bāze, lai atbalstītu šo karu. Un tagad ekonomika patiesībā ir tikpat atkarīga no kara turpināšanās, cik Ukraina ir atkarīga no tā beigām. Tas vislabāk atspoguļojas tajā, kur tiek nodarbināti Krievijas strādnieki. Kopš 2021. gada to Krievijas darba spēka daļa, kas strādā aizsardzības nozarē, ir pieaugusi no mazāk nekā 4% līdz nedaudz vairāk nekā 5%. Tas var neizklausīties daudz, līdz to pārvērš cilvēku skaitā. Aptuveni 3,8 miljoni Krievu strādā nozarēs, kas tieši saistītas ar militāru rūpniecisko kompleksu. Tas ir pieaugums par vairāk nekā 500 000 darba vietu kopš iebrukuma sākuma. Un tās nav vienkārši jebkādas darba vietas. Algas aizsardzības sektorā pieaug par 30 līdz 60% gadā, krietni apsteidzot inflāciju valstī, kur šāda veida algas pieaugums agrāk bija neiedomājams. Provincēs pilsētās, kas 10 gadus bija stagnējušas, aizsardzības rūpnīcu algas ir kļuvušas patiesi dzīvi mainošas. Krievija iegulda milzīgas, vēl nepieredzētas valsts naudas summas ieroču ražošanā, un šie izdevumi izplatās tālāk uz algām, patēriņu un reģionālajiem budžetiem, kas citādi samazinātos. Šī stratēģija ir darbojusies šaurā nozīmē, jo tā noturēja kara laika ekonomiku virs ūdens. Oficiāli militārie izdevumi ir aptuveni 7 līdz 8% no Krievijas IKP. Neoficiāli dažas aplēses liek domāt, ka reālais skaitlis ir tuvu 10 līdz 12%, ja ņem vērā visu, kas ir paslēpts blakus budžeta pozīcijās. Jebkurā gadījumā mēs runājam par kara laika stimulu tādā mērogā, kāds Krievijā nav bijis kopš Padomju Savienības laikiem, vai arī jebkur citur, ja tā ņem. Tas mūs noved pie jautājuma, kas notiks ar ekonomiku, kad karš beigsies. Šeit pēdējā gada laikā Krievijas analītiķu vidū ir veidojies patiešām pārsteidzošs arguments. Un tas ir, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins visticamāk var atļauties vēl vienu kara gadu vieglāk nekā pirmo miera gadu. Un tas nav tāpēc, ka miers būtu pazemojošs vai izskatītos pēc sakāves, lai gan abi šie aspekti viņam arī ir svarīgi. Tas ir tīri ekonomisku mehānismu dēļ. No 89 Krievijas federālajiem reģioniem 74 2025. gadā strādāja ar budžeta deficītu, salīdzinot ar 50 iepriekšējā gadā. Pats federālais deficīts pārsniedza visu gada mērķi jau šī gada pirmajos 6 mēnešos, un tas viss notiek laikā, kad kara ekonomika joprojām darbojas ar pilnu jaudu. Īsta demobilizācija, tāda, kurā kaujas patiešām apstājas un naudas plūsma to uzturēšanai beidzas, iznīcinātu kara laika ienākumu atbalstu, kas uztur desmitiem reģionālo ekonomiku, vienlaikus atstājot visas tās solījumus, ko šie reģionālie valdības deva, balstoties uz šo naudu. Tā nav budžeta tabulas problēma, ko var aizlāpīt ar transferu maksājumu no Maskavas. Tā ir strukturāla plaisa. Un tad ir arī otra demobilizācijas puse – cilvēki. 2025. gadā Krievija piesaistīja vairāk nekā 400 000 līgumkaravīru, kuriem galu galā būs jāatgriežas mājās un jāmeklē darbs. Vienkārši atbrīvojot tik daudz cilvēku atpakaļ darba tirgu vienlaikus, tas pats par sevi jau būtiski palielinātu bezdarbu. Atcerieties, tie ir tikai 2025. gada dati.
un Krievija plāno palielināt vervēšanu arī 2026. gadā, pat pārējot uz pastāvīgu iesaukšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu karavīru plūsmu uz fronti. Faktiskais cilvēku skaits, kuri pēkšņi paliktu bez darba, visticamāk sasniegtu vai pat pārsniegtu 1 miljonu. Un tad mums jāņem vērā, kādiem darbiem šie vīrieši ir kvalificēti. Civilajā dzīvē ir ļoti maz pieprasījuma pēc prasmēm, ko iegūst karojot. 2025. gada aplēses liecināja, ka apmēram 43% karavīru, kuri jau bija demobilizēti, nevarēja atrast darbu civilajā dzīvē. Ja šo skaitli reizinām ar daudz lielāku, atgriezušos veterānu vilni, pievienojiet tam kaujas psiholoģisko slogu, un jūs iegūstat recepti lielam skaitam bruņotu, apmācītu vīlušos jaunu vīriešu, kuriem nav ko darīt un nav iemesli justies pateicīgiem. Tāpēc visticamāk, Kremļa ceļš nav tīrs miers, kam seko tīra pāreja. Tā ir pakāpeniska vilcinoša demobilizācija, kas veterānus patur dienestā, naudas plūsmu saglabā un visu aparātu uztur darbībā ar samazinātu, bet joprojām ievērojamu ātrumu uz nenoteiktu laiku. Citiem vārdiem sakot, pat labākajā gadījumā, ja šaušana apstājas rīt, kara ekonomika ar to neapstājas. Tagad parunāsim par to, kam tas viss patiesībā nāk par labu, jo šeit stāsts kļūst vēl interesantāks. Lai gan varētu teikt, ka karš notiek starp Krieviju un Ukrainu, patiesie cilvēki, kas ir pie varas, un mehānismi, kas virza ģeopolitiku aiz Krievijas agresijas, dažkārt pat neatrodas Krievijā. Lai to saprastu, mums jāatgriežas laikā pirms kara, kad Krievijas vara balstījās uz 3 pīlāriem zem Vladimira Putina. Bija tehnokrāti, tādi cilvēki kā premjerministrs un centrālās bankas vadītājs, kuru uzdevums bija uzturēt ekonomiku stabilu un augošu. Bija siloviki, drošības dienesti, kuru uzdevums nebija tik daudz kontrolēt iedzīvotājus, cik disciplinēt eliti, pārliecinoties, ka neviens nepārkāpj robežas. Un bija oligarhi, uzņēmēji, kas pārdeva Krievijas naftu, gāzi un metālus rietumiem, lielu daļu savu bagātību droši glabāja ārpus valsts un apmaiņā pret to baudījis savdabīgu daļēju neatkarību. Viņi darbojās Putina sistēmas ietvaros, taču viņiem bija ietekme, un vēl svarīgāk, viņiem bija iespēja aiziet. Maskava varēja uz viņiem izdarīt spiedienu, bet nevarēja viņus viegli iznīcināt. Visa šī kārtība pēdējo 4 gadu laikā ir sagrauta un pārbūvēta par kaut ko pavisam citu. Tehnokrāti joprojām ir turpat, bet viņu uzdevums ir pilnībā mainījies. Viņi agrāk veidoja labklājību. Tagad viņi vienkārši cenšas neļaut mehānismam apstāties. Krievija zaudēja piekļuvi rietumu kapitāla tirgiem. Līdz 2025. gada beigām tiek lests, ka aptuveni $300 miljārdu no Krievijas rezervēm joprojām ir iesaldēti ārvalstīs. Nacionālais labklājības fonds, valsts rezerves fonds neparedzētiem gadījumiem ir samazinājies līdz mazāk nekā 40% no tā likvīdās vērtības pirms kara. Ieņēmumi no enerģētikas, kas agrāk finansēja vairāk nekā trešdaļu federālā budžeta, ir samazinājušies līdz aptuveni ceturdaļai, lai gan naftas un gāzes ienākumi ir svārstījušies, Krievijai pārorientējot eksportu un pielāgojoties sankcijām. Procentu likmes ir saglabājušās tādā līmenī, kas gandrīz jebkurā citā ekonomikā tiktu uzskatīts par nacionālu ārkārtas situāciju. Tehnokrāti strādā smagāk nekā jebkad agrāk, taču visu laiku zaudē ietekmi. Jo kara ekonomikā tie, kuri nekontrolē ieroču budžetu, nenosaka prioritātes. Viņi vienkārši pēc tam sakopj. Oligarkiem ir klājies vēl sliktāk, jo viņu neatkarība pilnībā balstījās uz naudu, kas bija droši novietota ārpus Krievijas tvēriena. To visu gandrīz vienā naktī iznīcināja rietumu sankcijas, un Kremlis ir izmantojis šo ievainojamību. Kopš iebrukuma Krievijas tiesas ir uzraudzījušas vilni ar to, ko tehniski sauc par nacionalizācijām. Bet kas precīzāk būtu raksturojams kā ekspropriācija? Kopējās konfiscētās vērtības aplēses atšķiras atkarībā no tā, kurš veic uzskaiti. Un mērenās aplēses liecina, ka no 2022. līdz 2025. gadam Krievijas rubļos izteiktā konfiscēto aktīvu vērtība ir aptuveni $50 miljārdi. Un neatkarīgi no apjoma un faktiskā skaita, tendence ir skaidra. Aktīvi tiek pasludināti par stratēģiskiem. Īpašumtiesības tiek apstrīdētas ar atpakaļjošu datumu, un tiesas rīkojas ātri, dažkārt pieņemot lēmumu dažu dienu laikā pēc lietas iesniegšanas. Ja vēlaties piemēru, kā tas izskatās, izmantojam piemēru ar zelta ieguves magnātu Konstantīnu Strukovu. Viņš kontrolēja 3. lielāko zelta ražotāju Krievijā un ilgu laiku tika uzskatīts par lojālu, neievērojamu Kremļa sabiedroto. 2025. gadā viņu apsūdzēja par uzņēmumu iegūšanu nelikumīgas privatizācijas ceļā pirms vairākiem gadu desmitiem. Viņa pase tika anulēta, kad viņš, kā ziņots, mēģināja pamest valsti. Dažu dienu laikā tiesa nodeva viņa vairākumu daļu valstī. Šis nebija disidents, kuru sodīja par pretošanos režīmam. Tas bija reģionāla amatpersona no Putina paša partijas, kurš atklāja, ka lojalitāte uz papīra vairs negarantē drošību. Tas viss ir radījis citādu ekonomiku augšgalā.
Pirms kara Krievija bija kaut kas līdzīgs privātā kapitāla oligarhijai, kur lielais bizness darbojās kā starpnieks starp Kremli un globālajiem tirgiem. Tagad jaunajai lojālistu šķirai ir bagātība, kas tieši atkarīga no Krievijas konfrontācijas ar rietumiem turpināšanās. Viņa lielākās bailes ir iepriekšējā īpašnieka atgriešanās. Tas viss nozīmē, ka cilvēku grupa, kas bija pietiekami turīga, lai kādreiz pamudinātu Krieviju uz kompromisu, ir aizstāta ar grupu, kuras visa bagātība ir atkarīga no tā, ka konflikts nekad patiesībā nebeidzas. Un kas ir aizpildījis vakuumu, ko atstāja vecie oligarhi? Tieši tās grupas, kuras jūs varētu sagaidīt. Drošības dienesti ir pastāvīgi auguši, katru gadu pievienojot jaunus darbiniekus un jaunas pilnvaras. Tikmēr paralēli iekšējā armija, kas veidot ap Nacionālo gvardi, ir paplašinājusies līdz 100 000 karavīru. Tā pakļaujas tieši Vladimiram Putinam. Spēks, kuru vienīgais mērķis ir aizsargāt režīmu no saviem iedzīvotājiem, nevis no ārēja ienaidnieka. Un, pats galvenais, militāri rūpnieciskais kompleks, kas agrāk bija diezgan margināla Krievijas ekonomikas daļa, tagad iespējams ir kļuvis par visspēcīgāko ekonomisko spēlētāju valstī, nodarbinot miljonus, virzot veselas reģionālās ekonomikas un radot jaunu, kara bagāto eliti, kuras labklājība ir atkarīga no tā, lai aizsardzības budžets turpina pieaugt. Tātad cilvēki ar reālu ekonomisko varu mūsdienu Krievijā klusībā nepacieš karu kā neveiksmīgu uzņēmējdarbības izmaksu. Viņi zināmā mērā ir kara produkts, viņu status, viņu bagātība un viņu aizsardzība pret kriminālu vajāšanu – viss ir atkarīgs no tā, ka tas turpinās. Un cilvēki, kuri būtu guvuši labumu no miera, vecās tehnokrātiskās un oligarhiskās šķiras, ir sistemātiski atņemta ietekme, kas viņiem būtu nepieciešama, lai patiešām par to iestātos. Un tas mūs noved pie kaut kā, kas visu šo sasaista kopā un pilnībā izved ārpus Krievijas robežām. Kas notiek ar Krievijas tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu? Tagad, pirms mēs ķeramies pie šī, noteikti abonējiet militāro raidījumu. Mēs mūsu video sīkāk apskatām Krievijas un Ķīnas attiecības un attīstošos ģeopolitiskos procesus ap tām. Pēdējos gados ierastais stāsts ir bijis, ka Krievija un Ķīna kļūst arvien tuvāks, veidojot sava veida pret rietumiem vērstu asi, kur Pekina iesaistās, lai pirktu naftu un gāzi, ko Eiropa vairs nevēlas. Kā lielisks piemērs, tirdzniecības starp abām valstīm 2024. gadā sasniedza rekorda augstu līmeni, krietni pārsniedzot $237 miljārdi. Tas ir vairāk nekā 25% pieaugums, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Ķīnas daļa Krievijas energoresursu eksportā ir pieaugusi no aptuveni ceturdaļas no kopējā apjoma pirms kara līdz gandrīz 40% pašlaik. Bet, ja mēs rūpīgāk ieskatāmies šajās attiecībās, redzams, ka tā nav līdzvērtīgu partneru sadarbība. Krievija vienkārši nomaina vienu atkarību pret vēl sliktāku. Salīdzinājumā Ķīnas daļa Krievijas degvielas importā ir pieaugusi tikai nedaudz, kas nozīmē, ka atkarība ir gandrīz pilnībā vienpusēja. Tas dod Pekinai milzīgu ietekmi uz cenu noteikšanu. Atlaides Krievijas jēlnaftai, kas tika pārdota Ķīnai kara sākumā, sasniedza pat 18%. Pēc tam uz brīdi samazinājās un pēdējā laikā atkal pieauga. Rietumu sankcijām kļūstot stingrākām. 2026. gadā Ķīna iegādājās aptuveni pusi no kopējā Krievijas jēlnaftas eksporta, vienlaikus dominējot arī citos eksporta segmentos, piemēram, gāzē, naftas produktos un pat oglēs. Ķīna tad izmanto šo pozīciju, lai stingri vestu sarunas, dodot priekšroku elastīgiem īstermiņa līgumiem, nevis tāda veida ilgtermiņa saistībām, kas Maskavai patiešām nodrošinātu finansiālu paredzamību. Šīs nelīdzsvarotības skaidrākais simbols ir cauruļvads, kas gandrīz tiek uzbūvēts, bet nekad līdz galam netiek. Sibīrijas spēks 2 jau gadiem tiek apspriests kā nākamā lielā Krievijas gāzes artērija uz austrumiem. Projekts, kas beidzot nostiprinātu Krievijas pagriezienu prom no Eiropas. Un tomēr, pat pēc augsta līmeņa vizītes Pekinā 2026. gada maijā, Putins nav spējis panākt konkrētus nosacījumus. Analītiķi, kas seko šīm sarunām, raksturoja Ķīnu kā apzināti liekot Maskavai gaidīt, izmantojot iespēju iegādāties Amerikas sašķidrināto dabasgāzi kā trumpa sarunās, lai turpinātu samazināt cenu. Jo ir svarīga piebilde. Proti, Pekinai nav nepieciešama tieši Krievijas gāze, tai vajag lētu enerģiju, un tai ir citas iespējas. Krievijai savukārt nav kur citur pārdot tādos apjomos, kādi tai nepieciešami. Tas ir ārkārtīgi svarīgi karam, jo enerģijas nodokļi joprojām veido aptuveni 5% daļu no Krievijas federālā budžeta. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad Ķīna nolemj pirkt mazliet mazāk vai pieprasa nedaudz lielāku atlaidi, tā ne tikai koriģē tirdzniecības bilanci, tā pievelk vai atbrīvo viena no galvenajiem finanšu krāniem, kas nodrošina kara finansēšanu. Un ne tikai Krievijas ekonomika un Krievijas alianses ir pārveidotas tā, ka tas pārdzīvos šo konkrēto karu. Tas pats tikai spoguļattēlā notiek arī otrā frontes pusē – Eiropā. Ir noticis kas tāds, ko pirms 2022. gada ļoti maz cilvēku būtu paredzējuši. Ir notikusi strukturāla, ārkārtīgi dārga pārabruņošanās, tādā mērogā, kāds nav redzēts kopš augstā kara. Kopējie Eiropas Savienības aizsardzības izdevumi no 2021. līdz 2025. gadam pieauga par vairāk nekā 75%.
Tikai 2025. gadā Eiropas NATO dalībvalstis ir sākušas sasniegt vai pārsniegt alianses iepriekšējo 2% no IKP mērķi, un pats šis mērķis jau ir aizstāts. NATO jaunākais etalons, kas oficiāli tika pieņemts samitos 2026. gadā, virza uz 5%. Un sarunas Eiropas valdībās tagad nav par to, vai turpināt tērēt šajā līmenī. Runa ir par to, kā šo līmeni uzturēt gadiem, varbūt pat gadu desmitiem. Lielākā daļa ir pieņēmušas Hāgas apņemšanos, kas tika noslēgta 2026. gada jūnijā, nosakot izdevumus 3,5% apmērā valsts aizsardzībai un vēl 1,5% plašākai infrastruktūrai, kas kalpo valsts aizsardzībai, bet arī NATO savienojumībai. Taču naudas piesaiste un reālu militāro spēju izveide izrādās divas ļoti atšķirīgas problēmas. Neskatoties uz gadiem ilgiem rekordlieliem izdevumiem, viens nesens alianses iepirkuma datu analīzes pētījums atklāja, ka Eiropas aprīkojuma krājumi joprojām ir zemāki nekā tie bija 2021. gadā. Miljardi ir aizgājuši ziedojumos Ukrainai, jaunos līgumos un ārkārtas ražošanas līnijās, un kopējais krājuma apjoms joprojām ir samazinājies. Pat NATO pašu 2026. gada artilērijas ražošanas mērķis, ja tas tiktu pilnībā sasniegts, tikai aptuveni izlīdzinātu situāciju ar Krievijas vietējo šāviņu ražošanu. Pirms jūs pat ņemat vērā papildus piegādes, ko Krievija saņem no Ziemeļkorejas. Līdzsvars nav atturēšana. Tas ir tikai knapi līdzturēšanās. Tajā pašā laikā Eiropa ir pakāpeniski sarāvusi savas enerģētiskās attiecības ar Krieviju. Pirms kara Krievijas gāze veidoja aptuveni 45% no Eiropas Savienības cauruļvadu un sašķidrinātās gāzes importa. Līdz 2025. gadam šis rādītājs bija samazinājies līdz aptuveni 12%. Vēl 2026. gadā, sakarā ar politisko nestabilitāti tuvajos austrumos, Eiropa izvēlējās mērenu pieeju un saglabāja importa apjomu no Krievijas aptuveni 10 līdz 13% līmenī. Vēl svarīgāk, jaunie noteikumi, kas tika pieņemti 2026. gada sākumā, cita stingru beigu termiņu, pilnībā izbeidzot atlikušo Krievijas sašķidrinātās gāzes importu līdz 2026. gada beigām. Savukārt cauruļvadu gāze tiks izbeigta līdz 2027. gada rudenim. Daži aprēķini liecina, ka tas ir aptuveni $10 miljardi gadā enerģijas maksājumos Krievijai, kas uz visiem laikiem izzudīs. Apvienojot šos divus faktorus, Eiropas pārabruņošanos un Eiropas enerģētisko šķiršanos, un jūs iegūstat līdzīgu stāsta versiju, kas norisinās Krievijas iekšienē. Strukturāla transformācija, kas nav atkarīga no tā, kā karš Ukrainā patiesībā beigsies. Pat ja pamiera līgums tikt parakstīts rīt, Eiropas valdības klusām nesamazinās aizsardzības izdevumus atpakaļ līdz 2019. gada līmenim, un tās neatsāks Krievijas gāzes piegādes. Eiropas izlūkdienesti jau plāno, ņemot vērā brīdinājumus, ka Krievija varētu būt spējīga militāri pārbaudīt NATO tuvāko 5 gadu laikā. Karš jau ir radījis jaunu Eiropu, tāpat kā tas jau ir radījis jaunu Krieviju. Neviena no tām neatgriezīsies pie tā, kas bija iepriekš, lai arī kas notiktu kaujas laukā turpmāk. Tas viss nenozīmē, ka pats karš nav svarīgs. Cilvēki mirst milzīgos daudzumos, un kaujas lauks joprojām nosaka, cik liela ietekme katram ir pie sarunu galda. Taču tas nozīmē, ka jautājums, ko visi turpina uzdot, cik ilgi Putins to vēl varēs turpināt, ir vērsts nepareizā virzienā. Godīgāks jautājums būtu, vai Putina Krievija spēs izdzīvot, ja karš patiešām apstāsies. Jo šobrīd karš nav tikai kaut kas, ko Krievija dara. Tas ir kļuvis par pamatu, ap kuru Krievija ir pārbūvēta, un pati sistēma lēnām, bet noteikti sabrūk. Tikai šoreiz nav skaidrs, kas iznāks no Krievijas Federācijas pelniem. Lai uzzinātu vairāk, noskatieties šo video un noteikti abonējiet militāro raidījumu, lai katru dienu skatītos video par visiem svarīgākajiem jautājumiem pasaules politikā.